Vai nu tev tuvāko lokā ir cilvēki, kam investīcija pasaule ir sveša, un viņam liekas, tas viss ir fufelis, kazino, labāk turies pa gabalu, labākajā gadījumā nopērts nekustamo īres dzīvoklīti, un viss, un pārējo naudu tur zeķē. Vai ir otrs grāvis, ka tev visi ir, tā teikt, aptrakuši kripto cilvēki, kas vairāk skatās uz to no ideoloģiskas prizmas, nevis, kā man sakārtot savu finanšu dzīvi ilgtermiņā, un tad to ar saviem indeksu fondiem un ETF-iem, tāds muļķis pa vidu bieži vien. Vienkārši to es arī no sarunām ar cilvēkiem dzirdējis, un kad viņi iziet cauri tai mūsu programmai un pievienojas mūsu tai komunai, tu uzreiz ir sajūta, ka es neesmu viens pats, es neesmu traks, es neesmu dīvains, un atkal tu sajūties, ka tas, ko es daru, ir ok, jo iekšā tev tas ir licies pareizi jau no sākta gala, un beidzot tu esi arī to ārējo apstiprinājumu par to dabūsi. Valter, tas, ko jūs darat, ir īstenībā maģisks un ļoti vērtīgs un ļoti smags darbs patiesībā. Jo redz, piemēram, izejot manu kursu, nezinu, vai numeroloģijas vai manifestācijas, viņam tur nav tik daudz jāinvestē, bet investīcija kursā, tur jau ir tikai runa par konsistenci. Tikai un vienīgi par konsistenci. Gadu no gada.